sesija. Esiet sveicināti Tērvetes novadā. Labi? Šodien mums ir liela diena, šodien mums ir svētku diena. Novadā mums viesojas augstgadājumās valsts prezidenta kungs Raimonds Vejonis. Labdien! Labdien! Prieks jūs sagaidīt mūsu TV. Labdien! Kurā mēs veidojam un gatavojam dāvanas vecākiem uzpastāviem. Stāv ļoti savā skolā. Jā, bildēs jau jāprasa zāli, ko viņi pieredzina. Kalorijām bagātē. Mīļi sveicināts Ānas Brigaders pamatskolā. Un sveicienam pirmās klases skolā Adriānas. Labdien, bērni! Labdien! 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 Kā duriem mēs sākām meitenes? Mašīnu, lai būtu pēc tam pielietojums. Nav tā klasē. Jā, tā kā sākam. Labdien! Labdien! Pieaugot apmeklētājs skaitam, mēs arī secinājām, ka jānodrošina tomēr prioritātā ir mūsu apmeklētāju drošību, jo pamata autori mūs ir bērni, sākuma skolas un pirmskolas. Labdien! 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 Sveicienā aizgājušajā vārdu dienā. Paldies! Paldies! Augstkalnē 18. novembrī tika atvērta šī aptieka. Un šīs aptiekas stāsts ir tik interesants un nozīmīgs ar to, ka Iveta Ludviga, Rīgas meitene, atrada kartē vietu, kur nav aptiekas. Abi dēli. Protams, jāmāk, bet mašīna arī jāmāk ir vadīt, un kad tu to iemācies, tad tu to dari, un arī ar to kombainēšanu jau kā tā. Tad blakus mums ir filtrācijas katls, lai no graudiem dabūtu visu labu ārā. Saldumu. Tad mēs tos graudus filtrējam. Lai nepietrūkst. Esam palielinājuši ievērojami apjomus. Reizes 3 esam palielinājuši apjomus. Nav tā kā maļgaņiem, kad tur sajūt. Manas dziesmas kā pērmene, mani rīti alstērmene, manas naktis tums pērmene, manas mājas vidē, manas dziesmas kā pērmene.